Tad, kad es atbraucu, nebija neviena cilvēka. Tagad, kad es sāku filmēt, tagad rinda pat sastājās. Bet ko es gribēju teikt? Ir lietas, kuras ar prātu tu saproti, kad izdarīt vajag. Bet ar sirdi to darīt galīgi negribās. Kur fonā stāv mans solo motocikls. Jā? Tas nav vienkārši motocikls, tā ir leģenda. Tas ir tas, kas ar manīm bijis ir kopš viņa dzimšanas. Jā? Tas ir tas, ar ko mēs kopā esam apbraukājuši pusplanētu. Jā? Tas ir tas, kurā es esmu ieguldījis iekšā sirdi, dvēseli, prātu, daļa no savas dzīves, finanses, visu kaut ko. Un es saprotu, ka dēļ tā, ka man dzīves situācija tā ir, kāda man viņa ir, kad dēļ tā, ka man ir maziņš dēliņš, ar viņas braukāt viens pats, nevaru vairs tā kā agrāk, teiksim, tur sievu uzmet virsū un braucam, jā. Tagad man ir jābraukā tomēr to trīsriteni. Lūk, un ilgi stāvēt viņš arī nevar, tāpēc, kad motocikls viņš mirst stāvot. Viņam sākās viss kaut kādas rūsas parādīties un bremzes sāk lemmēt iekšā. Viss kaut kas var motociklam būt. Un drausmīgi negribās katru gadu viņu atkal vest uz apkopēm, lai tikai dabūtu viņu iepriekšējā stadijā, tāpēc, ka viņš ir tāds, ka uz viņu pašreiz virsū un apkārt pasaulē. Un te ir tā lieta, kad drausmīgi negribās, bet vajag. Bet ārkārtīgi negribās. Šodien arī izbraukšu ārā ar viņu, tur jāizbrauc pa darba darīšanām un nolēmu, kad izbraukšu ar solo motociklu, centīšos atgriezties laicīgi atpakaļ. Lūk, bet izdomāju savādāk gājienu. Kā apmānīt pašam sevi. Uzlikšu uz viņu ļoti, ļoti augstu ciparu. Un ja pa to ciparu viņu kāds ņems, tas nozīmē, ka tas cilvēks, viņš tiešām viņu rūpēsies, viņam viņu vajag, un man būs mierīgi sirdī un dvēselē. Tāpēc, ka pa mazu ciparu viņš nē. Pa lielu ciparu atkal cilvēks grib, lai tas motocikls viņš ir kā no salona, lai viņš viss spīdētu, laistītos un tā tālāk. Šitam ir savi skrāpējumi, savi noberzumi, savas rētas, priekš manīm. Katra no tām rētiņām, kas viņam ir, tas ir atsevišķs stāsts, tas ir kaut kas, kam es dzīvē esmu izgājis cauri, mēs ar viņu esam izgājuši cauri. Citam cilvēkam tas vienkārši ir kaut kāds skrāpējums plasmasā. Tāpēc tas tāda ārkārtīgi grūta manta ir, ko pārdot. Ārkārtīgi grūta.